Sveiciens visiem medniekiem, dzinējiem, dabas draugiem un visiem aktīviem cilvēciņiem, kuri dodās dabā. Man aiz muguras ir milzīgs klāsts dažādu interesantu gadžetu, ko piedāvā mūsu veikals. Noskaties noteikti šo video līdz galam un iesim, es tev parādīšu baigi foršo ekskursiju, kas mums šeit interesants ir. Pirmais, ko mēs piedāvājam, tas ir medniekiem dažādas termālās ierīces. Es pat teiktu, ka izvēle ir ļoti liela un tā ir pat lielākā Latvijā noteikti, varbūt pat arī visā Baltijā. Ja mēs nedaudz iedziļinamies, tad mēs piedāvājam dažādus risinājumus, kā termālās uzlikas, termālos tēmēkļus un termālos monokļus. Mēs esam oficiālais pārstāvs Baltijā Pixras ražojumiem. Pixra tas ir viennozīmīgi ļoti liels piedāvājums un arī visdraudzīgākās cenas jau viennozīmīgi. Ražotājs Pixra piedāvā milzīgu klāstu par dažādām termālajām ierīcēm. Dažādi interesanti risinājumi, gan termālās uzlikas, monokļi un tēmēkļi. Ar ko izceļās Pixra? Pixra tā ir stabila 2 gadu garantija, tā ir uzticama kvalitāte un arī viennozīmīgi var pateikt, ka vislabākais cenas piedāvājums. Kā mēs to sakam, cena par visizdevīgāko risinājumu. Kā redzēt, klāsts ir milzīgs, te viss ir uz vietas apskatāms un, protams, arī var to visu atnākt šeit pie mums ciemos, apskatīties klātienē. Mēs paši visi esam mednieki un arī visas šīs iekārtas testējam. Tas ir mums obligāts nosacījums. Pirms tu kaut ko piedāvā medniekam, tev jābūt pārliecinātam par to, ko tu viņam īstenībā piedāvā. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, kad jāpiedāvā ierīce ir tāda, kas šim konkrētajam cilvēciņam, medniekam ir nepieciešams. Gan pēc budžeta, gan pēc viņa medības veida, gan visu pārējā. Tādēļ mēs vienmēr ļoti smalki klausamies, ko cilvēks saka, kādas ir viņu vēlmes un pielāgojam tieši viņu medību apstākļiem un visam pārējiem, kā jau es to teicu. Šeit pārsvarā viss ir termālās ierīces. Varam pieskarties tātad jau monokļiem, kas ir paši populārākie, jo medniekam vienkārši vajag lielākā mērā jau viņam ir ar ko, teiksim, varbūt notēmēt, ja, tad viņam vajadzīgs ir monoklis. Es šeit uzsveru ne tikai medniekus, bet arī visus pārējos dabas draugus, kam ir kādi īpašumi, kas vēlās novērot naktī redzēt, kā saka, kaķa acīm, pilnīgi visu, kas notiek ap tevīm. Protams, arī tas visu ietekmē, kāda ir šī sensora iekšējā jūtība, cik liela ir matrica un cik ir lēca. Tā kā tas viss ir ļoti detalizēti jāapskatās, kādas tev ir vajadzības. Bet tātad tie ir mednieki, dabas draugi, dažādi cilvēkam pieder īpašumi, kur vēlās vienkārši novērot dabu, saskatīt tumsā. Protams, šīs ierīces var lietot arī dienas laikā. Tas ir arī ļoti īstenībā efektīvi. Bet, ja mēs mazliet iedziļināmies, ja, tad katrai ierīcei ir savs sensors. Tātad izšķirtspējas kvalitāte. Jo šīs sensors ir augstāks, jo arī šis attēls veidojās detalizētāks. Tātad, piemēram, viens no pirktākajiem un iecienītākajiem monokļiem ir Pixra maila sērija M650. Kas ir termālā ierīce? Tā ir tāda ierīce, kas sajūt infrasarkano starojumu. Mēs cilvēki un visi dabā dzīvo un nedzīvo izstarojam kaut kādu siltumu. Un tātad šī kamera caur šo lēcu uztver šo siltumu un projicē attēlu. Tas nozīmē, ka tev nav jāsaprot tas, ka tā ir tā klasiskā nakts redzamības ierīce, bet tā ir tieši termālā, kas sajūt siltumu. Tas nozīmē, ka šis diapazons, kurā tā strādās, ir gana plašs, sākot no 200 metriem un beidzot pat varbūt jau 2,5 kilometriem un vairāk. Tā kā tas viss ir atkarīgs, kāds ir iekšējais sensors, cik liela ir lēca un kas tā ir par ierīci. Ja mēs runājam par termāliem monokļiem, tad Pixra Maila 2 šis ir viens no pieprasītākajiem termāliem monokļiem. Tātad šeit ir 25 mm objektīvs, 640 sensors, tātad modelīts ir M625. Kāpēc viņš ir tik pieprasīts? Es varu atbildēt uz to daļēji, tādēļ, ka tas ir ļoti maziņš kompakts. Tam ir tomēr lielais sensors, kas dod šo lielo attēlu detalizētības pakāpi. Sensors arī pietiekami jūtīgs ir un medniekam ir ļoti ērti to izmantot mežā medībās. Protams, arī šo pieprasa arī dabas draugi, kas dodās kādos ceļojumos, vai, kā jau teicu, kaut kādu viensētu īpašnieku, kas vienkārši vēlās novērot savu īpašumu. Es zinu, ka arī pie mums nāk ciemos bieži fermeri, kur vienkārši arī grib redzēt savus ganāmpulkus, kā tiem iet, ko tie dara naktī, kā tie uzvedās, un kur vispār ir tavs ganāmpulks. Tā kā tas arī tāds interesants moments. Jā, un līdz ar to šis mazais Maila 2 ir ļoti pieprasīts. Bet, ja mēs iedziļinamies vairāk, tad, kā jau teicu, ļoti svarīgi ir, kādi iekšā ir parametri. Tātad, ja šeit bija 25 mm lēts, tad šeit ir 50. Un šis uztveršanas lauks ir daudz lielāks. Ja? Tātad fokus attālums, ko noķer šī kamera, jau ir maksimāli liels, tas varētu būt jau pie 2 kilometriem. Un, protams, arī ir jāskatās arī tehniski, kas ir arī pašā kamerā
teiksim, kā ir akumulātoru sistēma uztaisīta, jā, vai tas ir izņemams, vai tas ir iebūvējams. Šeit domas dalās, ir mednieki un dabas draugi, kam patīk, kad akumulators ir nomaināms. Vienā ziņā es viņiem piekrītu, jo tad tu vari vienkārši ātri nomainīt savu akumulatoru, kurš nav pārāk dārgs, ar ko tu darbini šo te termālo iekārtu. Šajā gadījumā Pixar izmanto 18650 akumulatorus, kas ir ļoti ērti, viņi nav dārgi. Gadījumā, ja tev vajag kādu papildu akumulatoru iegādāties vai kaut ko tam līdzīgi. Šādas te parastas divas Pixar dod komplektā. Visas termālās ierīces ir aprīkotas arī ar video ierakstu. Ja? Vienalga, vai tā būs budžeta klase vai jau kaut kas ļoti nopietns, kā šajā gadījumā SA modelis ar 50 objektīvu ar 1280 sensoru. Ja mēs skatāmies sensoru pakāpes, tās ir vismaz 4, 256 sensors, tā ir budžeta klase, 384 sensors, kas ir jau šajā Sirius sērijas modelī. Ja, parasti te nāk 35 mm objektīvs, un šis ir viens no pieprasītākajiem. Kāpēc? Tādēļ, kad attēls ir pietiekami detalizēts, un šī cena nav pārāk liela šim te sensoram. Un, kā jau teicu, lēts parasti ir kaut kas ap 35 mm. Nu, tie mednieki un dabas draugi, kas grib redzēt jau maksimāli detalizētāk, jau tad nāk 640 sensors. Tas vairāk ir pieprasīts varbūt tēmēkļos, jo šis te attēls ir maksimāli detalizēts. Un medniekam, kam jāpieņem gala lēmums par medījumu, tad to labāk darīt, protams, ir ar lielo sensoru. Ir arī risinājumi, kas ir par termālajām uzlikām, arī ļoti interesanti. Medniekam ir, pieņemsim, dienas optika, un viņš vēlās šo te dienas optiku transformēt, pataisīt par termālo tēmēkli. Ja? Tad mēs varam piedāvāt dažādas interesantas šādas te variantas par uzlikām. Pixar Taurus sērija. Šeit ir vismaz 3 modeļi uz vietas ar 25. lēcu, bez talmēra. Viņa ļoti viegla. Ir arī, protams, jaudīgie. Ja? Tātad viņa paliek mazliet lielāka, bet neaizmirsīsim, ka šeit arī sensors ir lielāks. Ja? 640 un 50 mm objektīvs. Plus arī viņa ir talmērs. Tātad tu vari arī nomērīt distanci līdz savam mērķim. Medniekiem jau tas ir ļoti svarīgi. Vai tas ir vajadzīgs gan monoklī, gan tēmēklī? Protams, ja tas ir, tad ir labi, bet mēs parasti piedāvājam un iesakām medniekiem, ka, ja jau tev ir monoklis ar talmēru, tad iespējams tev nav vajadzīgs tēmēklis ar talmēru. Respektīvi, tu vari ietaupīt līdzekļus. Ja mēs runājam par termāliem tēmēkļiem, tad tur ir uzbūve viss tā pati. Tātad iekšējais sensors un lēcas diametrs. Termālie tēmēkļi iedalās divās kategorijās. Ir šādi te maziņi, ļoti kompakti, Cetus sērijas termālie tēmēkļi. Šiem pārsvarā visiem nāk līdzās arī šāds te stiprinājums uz Picatinny Weaver sliedi. Šai gadījumā šeit man ir Chiron sērijas LRF ar talmēru. Ja? Bet otrs veids, kas ir ļoti populārs un iecienīts mednieku vidū, ir tās saucamās tubes versijas, kuras mēs stiprinām 30 mm riņķos. Un šeit jau apakšā šī te bāze jums var būt jau visdažādākā, ja? Jo šīs te stiprinājuma bāzes atšķirās. Tātad, ja mednieks vēlās iegādāties termālo tēmēkli, pirmkārt, kas viņam jāpievērš uzmanība, tas ir viņa paša medību ierocim, kāda stāv bāze. Ja ir šī te robotā Weaver sliede, tad šajā gadījumā medniekam der gan tubes versija, gan arī šāds te kompakts. Bet, kā jau es teicu, tas ir gaumas jautājums un arī iespēja jautājums, ko jūs varat uzmontēt uz savu medību ieroču. Pie mums uz veikalu nāk dažādi mednieki, ir arī mednieki iesācēji, kam nav pilnīgi nekā. Tad mēs maksimāli cenšamies to visu viņam nokonsultēt, arī noteikti izstāstam paši savu pieredzi, ar ko mēs sākām un arī kādas ir viņa vajadzības. Protams, arī atkarīgs, kāds medniekam ir budžets, cik viņš vēlās šo te iekārtu jaudīgu. Nu, un tad mēs vienkārši ejam pa plauktiņiem cauri. Nāk arī mednieki, kam jau pārsvarā jau ir tā, kad jau ir kāds digitālais tēmēklis. Ja? Tad šajā gadījumā mēs parasti iesakam, ja tev ir jau digitālais tēmēklis un tu jau vari tātad notēmēt par šo medījumu, tad viss, kas tev atliek, tev ir vajadzīgs tikai un vienīgi termālais monoklis. Protams, ir mednieki, kas grib pāriet no digitālās tehnoloģijas uz termālo. Ja? Tad jau tas ir jau mazliet plašāk jāskatās. Bet medniekam, kam ir digitālais, viņam pilnīgi pietiek iespējams ar šādu te budžeta klases ML2 maziņu termomonoklīti, kurš nebūtu nav dārgs. Šāds te ML2, tātad
215. Ja, tas nozīmē, ka šeit ir 256. sensors. Tā ir budžeta klase. Un lēca, kā redzat, šeit ir tikai 15 mm. Jā, tas ir maz. Attāls varbūt ir pietiekami graudains, bet šī funkcija tiks izpildīta. Tātad mednieks, ja redz medījumu, 200 metros, varbūt pat 300 ar šo mazo malu 2 var droši strādāt. Bet, ja mednieks jau grib labāku kvalitāti, tad, protams, kad jau vajadzīgs ir 384. sensors, un tad jau var skatīties lēcu vēlams jau no 25 mm līdz 35. Kā šeit man rokās ir ARC sērijas Pixars ražojums termālais monoklis ar 384. sensoru un 19 mm lēcu. Un tā cena tiešām nav liela. Tas ir kaut kas ap 1000 eiro, varbūt mazliet virs, varbūt zem. Aktuāli jāskatās tajā brīdī mūsu mājaslapā, kāda ir cena. Un šeit ir arī iebūvēts korpusā lāzera tālmērs, kurš mēra līdz 1 km. Tā kā, ja mēs runājam par lāzera tālmēriem, tad medniekam būtu pašam sev vispirms jāpavaicā, vai vajag šo ierīci ar lāzera tālmēru vai nevajag. Ja jau viņi ir, kā iepriekš teicu, tad jau varat arī izvērtēt, arī vienkārši iztērēt par to mazāk, par cik jau jums kādā no ierīcēm šie lāzera tālmēri jau ir iekšā. Tie mednieki, kas lieto klasiku, es domāju vairāk par dienas nakts digitālajiem tēmēkļiem, mēs varam piedāvāt arī dažādus šādus risinājumus, kā no Pixars Volans, 4K modelis ar 50 mm objektīvu, ar lāzera tālmēru un tubes versiju. Tātad tubes versija, kā jau teicu, ir stiprināma 30 mm riņķos. Lielākā mērā mednieki var droši to uzmontēt uz saviem dažādu veidu stiprinājumiem. Un otrs variants ir Volans 4K bez tālmēra. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Pixars kvalitāte pret šo cenu, ko jūs samaksāsiet, ir vislabākā. Protams, ir arī jaudīgāki tēmēkļi, kurus mēs vēlāk apskatīsimies no Hikmikro, jaunais Alpex Pro. Tas, protams, būs mazliet, varbūt tas attēls būs detalizētāks, varbūt mazliet vieglāks, bet par to visu pēc kārtas. Ļoti populārs variants jau šogad ir parādījies tie multispektrālie binokļi. Tātad šis apvieno 3 vienā. Šeit ir termālais kanāls, tātad termālā attēlošana. Šeit ir arī digitālais kanāls, tātad varat pārslēgties no termālā uz digitālo un arī, protams, nomērīt attālumu līdz jūsu mērķim. Tātad 3 vienā – termālais, digitālais un lāzera tālmērs. Draco pieejami ir 3 veidi ar 258 sensoru, 384 un 640. Pēc izskata tie ir pilnīgi vienādi. Jā, te mums ir arī 640. Vien atšķirās šis te matricas izmērs. Jā. Tātad lēca šeit ir 35 mm, 25 mm ir ar 384. sensoru. Termālā jūtība šeit ir maksimāli augsta, tie ir 15 mK. Tas ir ļoti svarīgi. Mazliet pastāstīšu, kas ir termālā jūtība. Tas ir ļoti svarīgs parametrs katrai termokamerai, cik ir šis milikelvinu daudzums. Tātad Draco sērijā tie ir 15 milikelvini. Tas parasti parādās tikai jaunākajām iekārtām. Tātad šī gada ražojums vai arī pagājušā gada pašas beigas. Tātad jārā ir labs laiks, ko es ar to domāju, ir anticiklons un ir ļoti foršs saulaina diena vai arī naktī spīd mēnesis. Ja, tad šis attēls, ko izveido šī termokamera, būs maksimāli labs, ļoti kontrastains, ļoti detalizēts. Bet, kad pienāk rudens, kad ir lielie lieti, tātad ārā ir ļoti daudz ūdens molekulu. Un šajā termālā ierīcē sanāk mazliet grūtāk uzbūvēt šo attēlu. Ja mēs pieņemam, ka dzīvē būtnei grādi ir ap 40 grādiem, tas varētu būt tas pats medījums zvērs. Cilvēkam, protams, ir arī 36, tas ir ļoti augsta temperatūra. Tātad šādai termokamerai šo dzīvo būtni uztver būs ļoti vienkārši arī sliktos laika apstākļos, ja, kad ir šis ciklons, kad ir šīs lielās ūdens molekulas. Bet ļoti svarīgi ir, kāds veidojās fons aiz šī jūsu mērķa. Tātad krūmi, zari, viss, kas ir augsts. Un ja šai termokamerai šis sensoru jūtības līmenis ir ļoti augsts, tad tā izšķir pat vismazākā grāda atšķirības. Tas var būt pat pusgrāds un vairāk. Tātad jūs nezaudējat šo telpisko sajūtu, kas ir aiz šī jūsu medījuma. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo sevišķi medniekiem. Kādēļ mednieki ir iecīnījuši tieši multispektrālās ierīces? Jo, kā jau pirmī teicu, tā tad ir termālais, jā, ar ko jūs piefiksējat šo medījumu vai šo objektu. Un tad, kad jūs vēlaties jau to
izskatīt, paskatīties mazliet tuvāk un detalizētāk, teiksim, kā piemēram tie varētu būt briežu buļļu trofejas, ja? Vai kaut kādas citas detaļas, ko neuzrāda varbūt tajā brīdī termālais. Ja? Tad jūs pārslēdzaties uz šo te dienas nakts kanālu, digitālo režīmu un ieslēdzat, protams, arī neredzamo piegaismotāju, kas ir 940. Ja? Tātad šī te sērija, kas ir ar 940, tā ir neredzama. Un jūs varat izpētīt jau digitālā režīmā šo te jūsu mērķi. Un tas medniekam ir ļoti svarīgi. Nu, protams, arī lāzera tālmērs. Uzreiz noteikt līdz jūsu objektam, cik ir liels attālums. Tādēļ multispektrālā ierīce, tā ir multifunkcionāla. Un par cik Pixar piedāvā šo te foršo Draco sēriju, tie ir ļoti populāri. Un es pat teiktu, kāpēc? Tādēļ, ka cena pret kvalitāti ir fantastiski laba. Par to var pārliecināties pie mums, atnākot uz jauno Kīlu 26. Mēs arī šīs te visas iekārtas dodam uz testiem. Ja? Tā kā mednieks atbrauc piekdienas vakarā pie mums, sestdien, svētdien paņem to līdzās uz savām medību platībām un visu izpaida, paskatās. Un tad jau tas priekšstats ir pavisam cits. Tā kā ļoti interesanti šie te termālo multispektrālo binokļu risinājumi. Tā kā draugi par Pixar var būt droši, tā ir kvalitāte par visu izdevīgāko cenu. Latvietis to ir iecienījis, jo šī cena pret kvalitāti ir vienkārši fantastiski laba. Tā kā Pixar tas ir spēks.